Instruktora kungs, Jā, Jāni. skatoties uz mūsu ceļiem, man radas jautājums, ko darīt zombiju apokalipsē? Wow! Beidzot, normāls, loģisks, sakarīgs jautājums no tavas puses. Es ar prieku tev izsātīšu, kas ir jādara. Vislabākais, kad pieņemsim ir zombiju apokalipse, ir mašīnu noparkot ar purnu uz āru, lai evakuācijas brīdī, kad tu redzi, ka tev zombiji skrien pakaļ, tu vari izbraukt ārā, iekāpt mašīnā un ātrāk izbraukt. Plus svarīgi ir braukt pa plašiem ceļiem, lai pēc situācijas tu vari apbraukt vai taranēt tos zombiju mēsus, ja? Vai arī izvairīties no viņiem. Ja? Vēl Detalizēti. Jā. Bieži domājat par šo, jā? Ļoti bieži. Un vēl, ko es visiem studentiem stāstu, viņi prasa vai neprasa, pats svarīgākais manā skatījumā, kāpēc vispār ir jāliek uz manuāli, jo iztēlojies situāciju. Tu esi zombiju apokalipsē, un tu beidz no zombiju, un tu ieraugi mašīnu, bet tu esi nolicis tiesības tikai uz automātu. Sūdīgi, vai ne? Jā. Un tu pieskrien pie mašīnas, un tu redzi, ka tur ir manuāls. Dirsā! Viss, tev apēd. Tāpēc ir ļoti labi gan tas, ko tu dari, gan arī liela daļa citu studenti, ka jūs liekat uz manuālu, jo jūs nekad nezināsiet, kad būs zombiju apokalipse. Paldies par jautājumu, jā, ļoti labs jautājums. Tik aizrautīgi stāstīja, Dīdar, būtu tik forši, ja tu tik aizrautīgi stāstītu par actually noteikumiem un visu pārējo, tas būtu ļoti, ļoti forši. Vecīt, ja tu 20 gadus mācītu vienu un to pašu, tev arī aptikt. Un beidzot, vismaz sakarīgs jautājums. Paldies tev, Jāni! Paldies, ka izstāstījāt, jā, noteikti kārtošu uz manuālo, tāpēc, ka, negribas būt apestam pirmam.